Latvijas jūrniecība ir sena vēsture, kurai raksturīga aktīva kuģošana, kuģu būve un drosmīgi jūrnieki. Lai kuģošana būtu droša, radās nepieciešamība pēc izglītotiem jūrniekiem. 19. gadsimta otrajā pusē Krišjānis Valdemārs, uzsverot jūras nozīmi tautas brīvībai un pārticībai, nodibināja jaunā tipa jūras skolu un aicināja latviešus kļūt par jūras braucējiem, sakot: jūra ir visiem brīvības un garīgās gaismas nesēja. Vai tu sapņo par piedzīvojumiem, plašajiem okeāniem un iespēju redzēt pasauli, strādājot nozīmīgā un labi apmaksātā profesijā? Jūrniecība ir ne tikai profesija, tā ir dzīvesveids, kas sniedz brīvību, izaicinājumus un karjeras iespējas visā pasaulē. Jūrniecība ir pasaules ekonomikas mugurkauls. Viņa nodrošina aptuveni 90% no visiem pasaules kravu pārvadājumiem. Pasaulē trūkst aptuveni 80–90 tūkstošu kuģu virsnieku. Ņemot vērā, ka ar katru gadu pieaug gan pārvadāto kravu apjoms, ko pārvadā ar kuģiem, gan arī kuģu skaits pasaulē, tad arī jūrnieku pieprasījums pieaug. Līdz ar to jūrniekiem darbs būs vienmēr. Latvijā ir pieejama pasaules līmeņa jūrniecības izglītība un pateicoties pārmaiņām, 2024. gadā tā kļūst vēl pieejamāka un daudzpusīgāka. 2024. gadā Latvijas jūras akadēmija, Latvijas jūrniecības skola un Liepājas jūrniecības koledža kļuva par daļu no Rīgas Tehniskās universitātes, apvienojoties vienā spēcīgā jūrniecības izglītības tīklā. Katra iestāde saglabās savas tradīcijas un piedāvā unikālas iespējas topošajiem jūrniekiem. Mēs ne tikai pārcēlāmies uz jaunajām telpām Rīgas Tehniskā universitātē, mēs arī izgājām starptautisku auditu, Eiropas jūras drošības komisijas auditu, kas tātad ir par pamatu, lai mūsu izglītības programmas tiktu atzītas pasaulē, lai mūsu jūrnieki būtu pieprasīti pasaules flotē. Tā ir kvalitātes zīme. Un, attiecīgi, arī mūsu izglītības iestāde ir izgājusi akreditācijas procesu virzienā jūrniecība. Ar Rīgas Tehniskās universitātes atbalstu Latvijas jūrniecības izglītība kļūst modernāka un daudzpusīgāka. Tagad tev ir pieejamas starpdisciplināras studiju programmas, kas apvieno tehnoloģijas, inženierzinātnes un jūrniecības prasmes. Tas nozīmē, ka absolventi būs vēl vairāk pieprasīti gan Latvijas, gan starptautiskajā darba tirgū. Mūsu absolventi ir ļoti pieprasīti. Pie mums regulāri brauc dažādas ārzemju kompānijas, ārzemju kuģošanas kompānijas, runāt par prakses vietām, par mūsu studentu piesaisti, jo mūsu absolventi sevi ir pierādījuši kā ļoti labus jūrniekus, augsti kvalificētus jūrniekus, kas prot rast risinājumus dažādās situācijās un no savu darbu nebaidās. Latvijas jūras akadēmija ir Latvijas jūrniecības izglītības stūrakmenis un vienīgā augstākā izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo augstākā līmeņa jūrniecības speciālistus darbam uz kuģiem un ar jūras nozari saistītajām nozarēm. Jūras akadēmijā studē aptuveni 400 studentu, 3 izglītības programmās – kuģu mehānika, kuģu elektroautomātika un kuģu vadīšana. Studiju ilgums un forma ir pielāgojumi studentu vajadzībām, piedāvājot pilna un nepilna laika studijas. Mācību laikā studentiem ir iespēja praktizēties uz mācību kuģiem un pievienoties starptautiskajām jūrniecības organizācijām. Tas ir mūsu absolūts pienākums nodrošināt, lai mūsu izglītība būtu aktuāla. Un to mēs arī darām. Mūsu pasniedzēji, lielākā daļa profesionāla priekšmetu pasniedzēji strādā uz kuģiem. Tātad viņi faktiski ir tā saite ar nozari vistiešākā. Un viņi mūsu studentiem un audzēkņiem dod to vislabāko un atbilstošāko nozares prasībām. Jā, pats es esmu vecākais mehāniķis uz kuģa. Tātad esmu gan strādājis uz tankuģiem, uz ķīmijas kuģiem. Ilgus gadus esmu gan offshore pabijis, tātad gan uz prāmjiem pastrādājis nedaudz, jā, un patreiz Latvijas kuģniecībā LSC esmu vecākais mehāniķis uz gāzes tankuģiem. Latvijas jūras akadēmija lepojas ar modernām simulācijas iekārtām, kas imitē reālus apstākļus jūrā. Šī praktiskā pieredze sniedz pārliecību un sagatavo studentus reālai darba videi. Atrodamies mēs mašīnu telpu simulācijas auditorijā. Tātad šeit ir iespējams ar datoru tehnikas palīdzību apgūt mašīnu telpas aprīkojums. Ja. Šeit mēs varam arī konkrēti visu paskatīties, ja. Konkrēti griezties pie katra elementa, griezties atpakaļ. Ja. Tātad tas ir vārsts,
galvenais CO2 padošanu uz sistēmu. Ja? Tā tad ir iespējama šāda pārslēgšanās mums, jeb uz kuru elementu. Tātad šeit mēs redzam zemvirzuļu telpas dzēšanas sistēmu galvenajam dzinējam. Viss ir ļoti interaktīvi. Varam redzēt veselu kaudzi ar sistēmām, kas ir jūrā pieejams. Kā mācību variantu mēs varam veikt visne dažādas scenārijus, gan sistēmas bloķējot, gan palaižot sistēmas. Iespējas ir ļoti plašas. Ja, varam ne tikai būt mašīnu telpā, varam arī atrasties uz tiltiņa. Mehāniķiem jāpārzina arī tiltiņa uzbūve. Ir jāpārzina stūres mašīna, kā viņi funkcionē. Ja. Stūrmaņi vairāk ir kā lietotāji, ja, un mēs esam kā tehniskais nodrošinājums. Ja, tātad ne tikai mašīnu telpa. Tad mēs tagad atrodamies mehāniķu paradīzē, mehāniskajās darbnīcās, kur kuģu mehāniķi apgūst savas prasmes, kas būs nepieciešams uz kuģiem, proti darbs ar instrumentiem, materiāliem, darba galdiem. Tātad šeit apgūst atslēdzniecības pamatus un prasmes izmantot dažādus materiālus, vīlēt, urbt un tā tālāk. Uz kuģa arī ir darbnīca tieši tāda pati, ar virpu, frēzi, urmašīnu un tā tālāk. Latvijas Jūras akadēmija ir izcila vieta, kur top nākotnes kapteiņi, kuģu mehāniķi un jūras transporta speciālisti. Taču, lai sasniegtu šādu līmeni, svarīgs ir labs sākums, un to piedāvā Latvijas jūrniecības skola. Ir Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas Jūras akadēmijas struktūra vienība. Tā ir vieta, kur jaunieši var iegūt pamatzināšanas jūrniecībā jau pēc pamatskolas. Jā, tiešām pie mums var iestāties pēc 9. klases, jā, tad apgūt mūsu izglītības programmas. Iestāšanās mums ir pēc centralizētas eksāmena rezultātiem. Matemātika, latviešu valoda, angļu valoda attiecīgi, konkursu kārtībā. Apgūt pie mums var 2 izglītības programmas. Viena ir jūras transports ar iegūstamo kvalifikācijas sārdzes stūrmanis uz kuģiem līdz 3000 brutotonām, un otra ir kuģu mehānika ar iegūstamo kvalifikāciju sārdzes mehāniķis uz kuģiem līdz 3000 kW. Tātad, ko nozīmē sārdzes stūrmanis un sārdzes mehāniķis? Ja? Jo akadēmijā var būt programmas, kur ir kuģu vadītājs un kuģu mehāniķis. Tātad sārdzes nozīmē tas, ka viņš var būt par 3., 4. vai 2. kapteiņa palīgu, vai attiecīgi 3., 3. mehāniku. Tālāk, lai kļūtu par vecāko kapteiņa palīgu vai kapteini, vai attiecīgi 2. mehāniķi vai vecāko mehāniķi, ir jāmācās tālāk Latvijas Jūras akadēmijā. Mācību process Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas Jūras akadēmijas jūras skolā apvieno teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai sagatavotu audzēkņus darbam jūrniecības nozarē. Audzēkņi apgūst navigāciju, kuģu mehāniku, drošības protokolus un jūrniecības terminoloģiju, bet praktiskās mācības notiek gan uz moderniem simulatoriem, kas atveido reālās kuģošanas situācijas, gan arī 2 prakses periodu laikā uz kuģiem Latvijā un ārvalstīs, sniedzot vērtīgu pieredzi reālos darba apstākļos. Pēc kuģi atbilst reāliem kuģiem. Viņiem ir visas ietekmes no vēja, no straumes. Viņi pat var uzsēsties uz sēkli. Simulators ir ļoti precīzi, ja, ataino to reālo darbību. Kuģa simulātorā mums ir kaut kādi 17 kuģa tipi. Tātad uzdevumā ir uzlikts ķīmiskais tankuģis, varbūt naftas tankuģis, varbūt sauskravas kuģi, varbūt roro, varbūt pasažieru kuģi, varbūt kara kuģi. Tātad šīs iespējas uzstādīt ir diezgan plašas. Jūs atrodas pašlaik Bosforā, uz ķīmiskā tankuģa, ejam uz vidusjūru. Satiksmes pamainīšu, tā kā tu droši vari dot kaut kādas komandas stūres vīram. Tu vari noskaņot radaru, noregulēt visu kā vajadzīgs. Būtībā tagad jums ir minūte laiks, lai pieņemtu sārdzi. Ja? Veicam visas darbības, kontrolējam, paskatāmies kuģa ātrumu, vēju, noskaņojam aparatūru. Mēs atrodamies kuģa tiltiņa simulatora. Tad mums šādas auditorijas ir 2, uz katra ir 6 šādas te kabīnītes, kā var redzēt. Katrā kabinītē ir viena darba vieta. Uz šiem simulatoriem mēs apgūstam 2 pamatkursus. Viens tas ir ESDIS izmantošana, tas ir elektroniskās jūras kartes izmantošana, un otrs tas ir radars ARPA, tad izmantot kā pilnvērtīgs kurs. Par to tiek arī piešķirt atsevišķi certifikāti.
jūrniecība ir pārgājusi uz elektroniskām kartēm, tas, kas mums ir simulatorā redzams, ja? Bet tā uzskates materiāliem mēs šeit izmantojam arī pamatu lietas apgūstam uz papīra kartēm, tad, lai būtu saprotams, no kurienes tās elektroniskās kartes ir radušās. Ja? Un vēl ir lietas, ko mēs arī mācām, kas ir obligāti jāzina, ja? Ir manevrēšanas planšetes. Tad atzīmējot mērķi, uz planšetes manevrēšanas mēs uzņemot precīzu laiku, varam izskaitļot, būs sadursme vai nebūs sadursme. Mums vajag manevrēt vai nevajag manevrēt. Tā kā gadījumā, ja nestrādā ARPA funkcija, ir tikai radars, ja, tad uz kuģiem ir visas iespējas stūrmeņiem pašiem aprēķināt manevrēšanas elementus. Jūrniecības izglītību iespējams iegūt arī Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas jūrniecības koledžā. Kā daļa no Rīgas Tehniskās Universitātes, koledža ir saistīta ar Latvijas Jūras akadēmiju un jūras skolu, veidojot vienotu jūrniecības izglītības sistēmu. Šeit 9. klašu absolventi var apgūt kuģu mehāniķu un kuģa vadītāju kvalifikāciju, bet vidusskolas absolventi iegūt augstāko izglītību jūrniecībā vai loģistikā. Mācības apvieno tradīcijas un modernās tehnoloģijas, piedāvājot praktisko apmācību laivu bāzē, dzinēju darbnīcā un uz mācību kuģa, kā arī elastīgas iespējas tālākai profesionālajai izaugsmei. Jūrniecība nav tikai profesija, tā ir dzīvesveids. Tā ir iespēja piedzīvot neaizmirstamus ceļojumus, redzēt pasauli un būt daļai no nozares, kas virza globālo ekonomiku. Ar jūrniecības izglītību Latvijā tu ne tikai iegūsi profesiju, bet arī iegūsi prasmes un certifikātus, kas ir atzīti visā pasaulē. Sākot strādāt jūrā, jau savā pirmajā amatā, jūrnieks saņem ļoti labu atalgojumu. Piemēram, sardzes stūrmans vai sardzes mehāniķis saņem vidēji 3 līdz 5 tūkstošus eiro mēnesī. Savukārt jau augot pa karjeras kāpnēm, sasniedzot vecākā mehāniķa vai kuģa kapteiņa amatu, jūrnieks saņem jau vidēji 6 līdz 18 tūkstošus eiro mēnesī. Latvijas Jūras akadēmijas absolventi ir ļoti pieprasīti darba tirgū, pateicoties augstvērtīgajai izglītībai un praktiskajai sagatavotībai. To apliecina arī nesenais izlaidums 11. janvārī, kurā jaunie speciālisti devās pretī karjeras iespējām jūrniecībā gan Latvijā, gan visā pasaulē. Sestdien, 11. janvārī mums bija izlaidums. Latvijas Jūras akadēmija absolvē 58 absolventi. Faktiski visi, kuri ir nonākuši līdz absolvēšanai, un nav iemeslu, kāpēc viņi negribētu iet jūrā, visiem ir darbs. Jo jūrnieki ir pieprasīti, kā jau sākumā minēja, ir liels iztrūkums pasaules flotē pēc jūrniekiem. Šobrīd vislielākais iztrūkums ir tieši kuģu elektromehāniķiem un kuģu mehāniķiem. Vislielākais. Jūrnieks tā nav tikai profesija, tas ir aicinājums. Un jūrnieku profesija prasa stingru stāju, disciplīnu, noteikumu ievērošanu un tātad efektīvu darbu. Ne katram tas ir pa spēkam. Bet tie, kas ir izgājuši cauri mūsu jūras akadēmijai un jūras praksē, tie savu arodu prot. Jūrniecība ir pieprasīta un labi apmaksāta nozara, kas nodrošina iespējas strādāt visā pasaulē. Latvijā iegūtā izglītība un Rīgas Tehniskās Universitātes resursi piedāvā ceļu uz veiksmīgu karjeru. Izvēlies jūrniecību, tas ir tavs ceļš uz pasauli.